Mārtiņ, tu? Var izstāstīt, kas ir tas mākonis? Iedomājies, Mārtiņ, mākonis ir kā digitāls seifs vai virtuāla mugursoma, kur tu vienmēr vari paņemt līdzi savus datus un savu darba vietu. Vai man tā mugursoma vienmēr jāņem līdzi? Nē, Mārtiņ, viņa nav vienmēr jāņem līdzi. Tu iedomājies, ka visi šie tavi biznesa dati, klientu dati, projekti, viņi dzīvo internetā. Un pie viņiem tu vari pieslēgties no jebkuras vietas klāt pasaulē. Un ja mēs skatāmies par TEDcloud, tad mūsu dati dzīvo datacentros Latvijā 2 un vienā datacentru Vācijā. Pats labākais ir tas, ka tu par šiem datiem maksā tik daudz, cik tu viņus patērē. Un ļoti forši ir tas, ka tu no jebkuras vietas pasaulē viņam tiec klāt. Maksā tikai par to, ko tu esi patērējis. Kāpēc tas ir tik noderīgi? Pirmkārt, šī drošība. Ja mēs pazaudējam telefonu vai datoru, mēs nepazaudējam šos datus. Jo pie šiem datiem mēs varam tikt klāt caur internetu attālināti, un vienmēr mums ir rezerves kopija. Otrkārt, ērtums. Tas ir ļoti svarīgi, ka šiem datiem mēs varam piekļūt klāt no jebkuras vietas pasaulē. Un nav svarīgi, vai tajā brīdī mēs atrodamies pludmalē, vai mēs atrodamies ofisā. Vienmēr caur internetu mēs tiekam klāt. Ļoti svarīgi ir dalīties, jo, ja mēs skatāmies biznesā, mēs nestrādājam vieni. Un tāpēc šī iespēja internetā ļauj veidot grupas, veidot sadarbības partnerus un katram dot konkrētu informāciju un dalīties ar konkrētu informāciju un strādāt uz priekšu veiksmīgi.